Tā programmēju šodien Mercedes S klase. Šādu atslēgu. Viena oriģināla atslēga ir. Programmējuši jaunu. Tad es jau pieslēdzu autoli un programmatoru. Tā, turpināšu. Spiežam yes. Šitas ir 11. gada. Uzliksim IMO status skan. Viņš taisa diagnostiku, viena kļūda ir atradis. Kaut kas tad zinēja. Tālāk. Nodzēsīsim kļūdas, vai nav nekas. Tā, tagad izvēlos opciju pievienot atslēgu. Lūk šo te. On vehicle tas ir. Šito te. Tātad tagad viņam vajadzētu lasīt aizdedzis tos datus. Tagad viņš pārbaudīs noteikti jauno atslēgu, ne jauno veco atslēgu. Please put the ignition key close to programming. Frekvenci pārbaudīs. Tātad nospiedīšu jebkuru pogu. Viņš saka, ka nav dit. Tā, es pat tālu vienkārši turēju. Grūti filmēt. Visi to sūdzās, grūti filmēt un darīt kaut ko. Tagad jāieliek atslēgu šitajā te infrared. Tā ielikā. Komunicē ar atslēgu. Tātad šī nav gudrā atslēga. Nav pušstāt pogas. Tālāk. Nu, tālāk spiežam OK. Tagad viņš prasa pielikt jaunu atslēgu. Nolasīt. Un ievietot atslēgu šeit tajā lasītājā. Spiežam OK. OK. Tad viņš pārbauda, vai jaunā atslēga ir derīga. Kaut kā ilgi komunicē, bet sakomunicējās. Tātad vai parole? Paroles man nav, spiežu nav. Press OK, enter. Tātad tagad viņš sāks kalkulēt paroli. To viņš darīs online. Nu, nav zināms, cik tas ilgi aizņems. Tātad ielikt aizdedzē atslēgu un gaidīt 5 sekundes, bet jānospiež begin. Spiežu OK. Tātad es jau ievietoju un spiežu OK. Skaits tās 5 sekundes. Izvilkt aizdedzis atslēgu. Tātad ielikt aizdedzē un gaidīt 2 sekundes. OK. Skaits tā 2 sekundes. Jāpārbauda, vai atslēga ir pagriežama, tā kas ir tagad aizdedzē, iepriekš, nu tā oriģinālā. Tātad ir pagriežama, aizdedz var ieslēgt. Spiežam OK. Tātad saka, ka mums vajag izņemt no aizdedzes un ielikt tajā infrasarkanā staru lasītājā. Ielikam, tā ir tā oriģinālā atslēga.
Tā. Tagad viņš komunicē ar mašīnu. Nu, un tagad viņš kalkulēs paroli. Tas var aizņemt apmēram 10 līdz 30 minūtes. Bet var notikt arī ātrāk. Tāpēc, laikam, es drusku pagaidīšu, ja viņš nenotiks ātri, tad atslēgšu video pagaidām. Nu, labi, es atslēdzu. Tā, nolasīju ļoti ātri, burtiski 2 minūtēs. Tātad paroli mums ir. Tagad var sākt programmēt jaunu atslēgu. Tātad ielikt, viņš to sauc par ignition key, tā ir tā oriģināla atslēga. Un ielikt un gaidīt 30 sekundes, bet nospēžam OK. Un tagad viņš sāk tās 30 sekundes atskaitīt. Tad atslēgu ieliku aizdiņā. Nepagriezt, tikai ielikt. Tātad šitas ir Autel IM508S un priekš Mercedes atslēgām vajag viņam pieslēgt šādu te programmatoru. Tā. Password calculation complete. Tātad ar paroli viņš ir ticis galā. Tagad viņš laikam ir. Tā. Ok. Tagad viņš taisā to failu, kas būs jāraksta jaunajā atslēgā. Tad ievietot jauno atslēgu šajā tā lasītājā, šajā IE infrastarkanos staru tajā lasītājā. Tā, spiežam OK. Tagad viņš mēģina atrast to atslēgu. Jaunu atslēgu caur programmatoru. Nu, raksta iekšā to atslēgas failu. Lai automašīna atpazītu to atslēgu jauno. Tātad atslēgas pievienošana pabeigta. Tātad, nu tad viss, it kā viņai vajadzētu tagad strādāt. Tātad jāieliek jaunā atslēga aizdedzena, jāpārbauda, lai viņu var pagriezt. Tā, ieliekam aizdedzē. Nu, tā elektronika iedarbojās, krēslu pabīdīja, pagriezt var. Labi, tagad pārbaudīšu, vai strādā pults. Pults strādā, aizslēgt, atslēgt, atslēgt un bagāžnieks arī atvērās. Tā, Mercedes viss ir izdarīts.